maziņi, divi. Tie jau nav maziņi. Kārli brauc, nu Kārli, kas tu pa Kārli? Un Edgars te var būt, tāds viņam bija tērps. Tas ir pārījis. Visas tās būs un... Nu kā kinoperatoram? Nu pats jau tādā krāsā. Nu jā. Tur visu tā nevari atstāt, un, lai iet un darbojas. Tev tur visu laiku ko? Tā ir, jā. Tas tie tādi te, nu nebrauc, nu to ar mašīnu te, babulīši. Nu, tā. Tad mierīgi brauc un... Domas tādas mierīgā garā. Tā ir vislabāk, es tā iesāku un tā ir vislabāk.
Viens ir aizvēlībīs. Gudrītis. Pa to ceļu. Ar mašīnu man izveda to trasi, un tad man ar pa tiem porcelmiem, nu tur bija ekstrēmi, ar bija forši. Bet skaisti Uģis teica, ka tas ir labs. Pa to lielmeža ceļu, un te abrupi laukā. Tas ir pamacīti. Nu, jau pārīts. Skaistais sunīts. Sunīts. Kam tas paldies piedara? Pie paldas viņš ir, ne? Jā, pēc 10 minūtēm atkopsies un sakapsies. Jūs mums teicu, Regina vēl ir lūdzu. Vai labi, ka jau. Jā, es Jā. Rīsnāk. Dzeltenie. Un dzeltenie. Ir droši, ne, puikas, par ko jūs neuztraucieties, jo šitā var vazāties pa šito te uz priekšu atpakaļ, kāds ir paņēmis divas izglozes latvijas. Vai ne? Kas ir, nē, nu viņiem tā liekās, jo es izdevu pēc skaita, Kāpēc man pēc nedeva? Es ar protokola. prasīju, man nedeva. Nu tev numura nebija, būtu Nu, bet es taču Būtu numurs iedotu, ko bērni zina, ka šitie visi vazājas uz priekšu atpakaļ ar tiem numuriem. Jau finiš, var bremzēt, droši var bremzēt. Es gan iedevu. Eku vēl viens minā. Te jau mierīgi, te vairāk nekas neizskirās. Tur aiziet izskatīties, izskaties gandrīz, vai tā interesanti? Ak tā. Aha. Nu, kā ta gāja? Ja nav trenētības, nav riteņš, tad trenēties. Nē, bet trenēšanā 60 ir daudz, jā. Vēl tur kāds Nē, palīdz. nu kas? Nē, nu tehniskā mašīna vēl nav braukt. Pašā būtu. Parasto itseni kā teicu. Viņš jau nav vecais tēns. Šitais ir plānā. Jā. Pats redz, cik izmantos. Četras var ņemt nostīt. Vienīgi kandānā. Slaidas priekškies uz gultas, atveries piem ratiem, slaidas cepos augšā. Jo tās aplotas jau pa lielam ir konflikti kāds. Es tur redzu saskatu.
Viņam arī ir ķēlās liks. Es zinu, kas man ir kārpums. Pagātās kā izraukt un piedot citu reizi. Šīs dienas pasākumā priecīgākā daļa – apbalvošana. Sākam uzreiz ar ceru, ja? Kaut gan dziesmā skanēja, ka neskaties pulkstenī, bet daži jau skatās pulkstenī. Un kā pirmo sauksim uz piedestālu 3. vietas ieguvēju sporta klasē absolūtajā vērtējumā Līga Actiņa, Liguci Vihaģi. Un droši vien elita balvos, sacensību galvenā tiesnese, starptautiskās kategorijas komisārai. 2. vieta Irēnai Ceplišai. Absolūtais vērtējums Irēna 2. vietā. Un uzvarētāja absolūtajā vērtējumā Kristīne Šulca Grante. Kristīne Šulce Grante arī. Lūdzu, Kristīne. Lūk, un mēs arī palūksim, ka Egils pasniegs Kristīnei šo, jā, diploms ir pie manīm pagaidām, man tā viņš patīk. Aplaus no publikas jau bija, nu taču ir, jā, protams, ir, kāpēc ne? Šeit rosās jūs redzēt, Egils Johansons, viņa galvenieces, arī galvenā tiesnese Elita Grašina. Visiem pazīst Elita, daudzus gadus ir lielo sacensību galvenā tiesnese. Elita bijusi Krievijā šogad tiesāt downhill mačus un atbraukus apakaļ. Viņai par to pašai liels prieks. Bildes gatavs. Mēs sakam lielu paldies meitenēm, lai mums veicās arī turpmāk. Turpinājumā apbalvošanā. Par 3. vietu sporta klasē absolūtajā vērtījumā tiek apbalvots Jānis Rubiks. Jānis Rubiks. Jāni nāc. Jānis arī nāk, ko nu vairs. Tātad Jānis Rubiks uz godpiedestālu 3. pakāpiena. 2. vietā atkal Jānis, un tas ir Jānis Rezins. 2. vieta sporta klasē absolūtajā vērtējumā. Un vēl es nebrīnītos, ja būtu Jānis, bet brīnos, jo nav Jānis. 1. vieta uzvarētājs sporta klasē absolūtajā vērtējumā Kaspars Serģis. Nu, visi ir pilngadīgi puiši, cik var redzēt, ja šampaniets jau ir gatavs. Varbūt taisīs vaļā, kas to zina. Te būs varbūt meistarības demonstrējums, ja viņš šaus gaisā. Var mēģināt noķert lāses. Ja tas notiks. Egils Johansons, Elita Grašiņa, Kaus. Viņi saka, ka aizies pie savējiem un tad tur. Ļoti nopietnis izsvērts lēmums. Paldies, puiši! Turpinājums par absolūtajiem vērtējumiem dāmiņām, meitenēm, kundzītēm, jau kundzītēm. Tautas brauciens, tautas klase, 3. vieta absolūtajā vērtējumā. Šodien cent jau piebalgā Kristīnei Balanasai. Tā ir pareizi? Kristīne Balanasa. Kristīne, es kaut ko salaidu čupā, ne? Ok, paldies, Kristīne. Jo tā var arī palikt vietējā feldšera punktā, ja nepareiz kaut ko izrunā. 2. vieta Santa Petaka. 2. vieta tautas klasē absolūtajā vērtējumā. Santa. Un uzvarējusi ir Aiga Aboliņā. Aplausī!
Nu, redziet, viss notiek tā kā labākajos pasaules stadionos. Tas uz priekšu, viens atpakaļ, nākošais klāt, puķes kompozīcijas, ikebanas veidoti. Jā, kas tik tur nav? Vēl dos kausu. Un tas trakākais, ka viņš būs mājā jāved. Jā. Tas gan būs grūti. Jā, tātad turpinājums. Meitenes smaida, ideāls variants, 10. septembris. Turpinājumā puiši jūs uznāciens. 3. vieta tautas klasē absolūtā vērtējumā Toms Marks. Toms Marks. Nāc un šur. Nu, ļoti svarīgi soļot Tomiņš, jā, Tomiņš tas svarīgi, jā. Ļoti nopietns. Toms arī, Tom ir pasē, jā, līdz viss kārtībā, šampanēt dos tev, pats saproti. Elita, medaļa, Toms, kakls, spiediens, papīrs, šķīvis, pudeli. Otrajā vietā Gints Šleziņš. Otrā vieta, Gint, tev. Apsveicam. Kaut gan parasti jau saka, 2. un 4. tā. Bet absolūti apmierināts var būt uzvarētājs tautas klasē Zigmārs Zučiks. Zigmār, tavs uznāciens jau bez velosipēda. Visi čupiņā, jā. Priekuļiem te B mums tur redzams. Mums viss ir. Lūk tā, aplausi vēlreiz. Super, paldies puiši. Tagad vienai dāmai būs uz šī piedestāla jāuzkavējās īsu mirkli vienai pašai uzvarētājai savā konkurences